Čau, Reini. Pastāsti, ko tu dari ikdienā? Es esmu operators, tā kā kino operators, bet es strādāju reklāmā. Savulaik tu mācījies programmēšanu. Kā tu nonāci līdz video lietām un operatoru darbam? Tā nebija īsti programmēšana, es mācījos tā kā IT, vienkārši programmēšana, tur bija daļa no tā. Un tā izglītība saucās cik programmēšanas inženieris, bet īstenībā tas tāds diezgan plašu mērogu, tas IT, tāda vidzemes augstskolas tā programma. Bet es nezinu, es jau tur gāju ar tādu domu, ka es nebūšu programmētājs un nekad nevienā brīdī nav gribējies programmēt, nav arī patiesībā nemaz sanācis. Bet kaut kā gāju ar to uz turienu domu, kad tas ir rīks, kad ir jāapgūst tā zināšanas par kā tie rīki darbojās vispār. Jo tie rīki pēc tam tiek izmantot, lai taisītu kaut ko citu. Respektīvi, saprast visādas programmas, kā viņas strādā, aplikācijas, sistēmas, dzelžus, tīklus, jo tas viss īstenībā pēc tam baigi palīdz vienkārši ātrāk ierubīties visādās lietās un izmantot visus tos rīkus, kas palīdz darīt kaut ko pavisam citu, kas ir ārpus tiem rīkiem. Un tā kaut kā. Tu studēji vidzemes augstskolā, IT un tā tālāk, bet kā tu nonāci reklāmā un kā tu nonāci līdz tam, ka tev interesē operatoru darbs? Tā grūti, zin kā, baigi tā grūti apkaļ skatoties, tā saprast, kurā brīdī pēkšņi nebija tā, ka es vienā dienā gāju pa ielu un snap, tā vai es gribu filmēt. Tas kaut kā tā lēnām tā būvējās tā kopā pa visādiem maziem sīkumiem. Un tad beigās tā retrospektīvi skatoties uz apkārt, tad saprot, jā, tas bija tāds baigais tāda bija tāda norāde. Bet tanī laikā to darot, nebija tādas kaut kādas skaidras apziņas, ka jā, es gribu tur būt operators un filmēt un taisīt klipus un montēt un tā tālāk. Bet es kaut kā to pats sāku darīt vienkārši tīri intereses pēc, kas man interesē. Un ja kāds kaut ko dara aiz intereses, tad viņš tam velta daudz tā kā lielu uzmanību un tad viņam tas arī labi sanāk, jo viņš ātri mācās vienkārši. Tāpēc, ka viņš dara kaut ko, kas ir interesants. Un es tur sāku. Man bija kaut kāda veca kamera, es nezinu, kuras viņu dabūju. Es sāku kaut kādas muļķības filmēt, kaut kādas dzeršanas kojās, tur taisīt kaut kādas muļķīgas klipiņas, un tad eksperimentēju kaut kādām programmām, tur bezmaksas, es kaut ko tādu. Tā kā sāku vienkārši. Bet pirms tam es zināju, ka es gribu darīt kaut ko ar kaut ko vizuālu. Kaut ko tādu, kas ir vai montāžas, īsti nevarēju saprast, es gribu tā kā mācīties kaut kādu grafisko, kustīgo grafiku, vai tīru montāžu, vai tā kā mēģināt kaut ko ar televīziju vai ar mēdījiem. Es vienkārši zināju, ka tas virziens man patīk vispār kā virziens. Un tad es palēnām izmēģināju visādas lietas pēc kārtas, un tad darot tās lietas vienkārši radās lielāka skaidrība par to, kas sanāk vislabāk un kas ir visinteresantākais, tā kā man. Es pastrādāju, pamontēju pāris raidījumus tur LNT diezgan sen. Tad es strādāju par fotogrāfu, strādāju fotostudijās dažādās, ziņu aģentūrās, tā kā fotoreportieri. Tas tā kā savu tehnisko kaut kādu iedevu, kaut kādu tā kā pamatu, vai vismaz tādu virziens tāds iezīmējās. Un tad pamazām visu pēc kārtas, tad es tajā skolā nokļuvu, tad jau bija tā kā vairāk tā skaidrība. Kā tu nokļuvi tajā skolā? Kāpēc tev bija doma studēt tieši Austrālijā tās video lietas, nevis kaut kur tuvāk vai Latvijā vai Eiropā? Latviju uzreiz izsvītroju, tāpēc, kad man likās, ka nav tā kvalitāte tāda adekvāta tam līmenim, kādā es gribētu darboties. Ja tev ir kaut kāda ambīcija, tad tomēr tā kā gribi mēģināt tikt kaut kur tur, kur ir krutāk. Nevis krutāk, bet vienkārši līmenis augstāks. Tehnika un viss pārējais un nopietnāk industrija, konkurētspējīgāk. Es nezinu, es kaut kā vienā brīdī sāku rīsēčot par to, kur ir kaut kādas labas skolas, tur izpētīju, kas ir Eiropā, Anglijā. Sāku pētīt, kādas tās programmas ir, ko viņi piedāvā, kādas tās prasības, vai tur jābūt kaut kādām iepriekšējām zināšanām, izglītībai vai nē. Un tad tā viena Austrālijas skola kaut kā izlaica sarakstā no tādām it kā atzītām starptautiski un tādām puslīdz prestižētā. Un es palasījos atsauksmes un izstudēju visas websites un viņi likās interesanta. Un tur bija bakalaura programma, jo es negribēju, jo Anglijā tās labās skolas, ko es skatījos, viņas visas piedāvāja maģistra programmas 2 gadu.
tādiem cilvēkiem, kam jau kaut kāda iepriekšēja it kā pusizglītība, tā kā bakalaurs varētu būt bijusi, nu vismaz kaut kā ar to saistītā tēmā. Bet tā kā man bija tas IT, tad es domāju, man jāņem vienkārši no sākuma viss no nulles. Un tāpēc es atradu, tur bija bakalaura programma tieši 3 gadus, tā kā svaigi tādi. Nu, tad pieteicos un tiku un viss. Kāda bija dzīve Austrālijā? Tev tagad nemāca kaut kādu nostalģiju un vēlmu atgriezties un tā? Dzīve tur viegla un laba. Tur mūžīgi saulains un labs laiks. Grūti iedomāties, tur varētu būt slikta dzīve. Tādā vietā tur okeāns un viss notiek un velo sezona visu gadu. Man ik pa brīdim uznāk tāds ļoti īsts, tāds spontāns, tāds asas nostalģijas, tāds šāviens, kad man pēkšņi nakts vidū sagribās apakaļ, un man sagribās tur uz to kafūzu, vai uz to bāru, vai uz to sviestmaižu vietu, vai kaut ko tādu, vai uz to pludmalu, un tad tādu konkrētu un gribās to vietu. Bet man negribās tā pavisam braukt apakaļ, tur atkal dzīvot un strādāt un cīnīties. Man šeit tad sagribās kaut kādas lietas, tādas konkrētas, kas man pietrūkst no turienes. Dažreiz klimats un tā tālāk, bet pārsvarā tās ir tādas bārs, piemēram, vai tur kaut kas tāds konkrēts. Vai kursa biedri vai kaut kas tāds. Bet ne tā, kad man gribētos braukt atkal tur prom. Kaut kādā mentalitātes ziņā cilvēki Austrālijā atšķirās. Kā nebija grūti nomainīt to vidi, ka tu 3 gadus esi pieredzis pie cilvēkiem Austrālijā, atgriezties tajā Latvijas vidē. Cilvēki droši vien savādāk. Man baigi gribējās atgriezties tajā Latvijas vidē, jo man tā vide ar tiem cilvēkiem un viņu to specifiku jau bija izbesījusi tajā 3. gadā pamatīgi. Es viņu nevarēju pieņemt, tāpēc, ka man bija pārāk stiprs tas manējais un tas latvietisms. Un man likās tas veids, kā viņi komunicē, kā viņi vispār lietas dara, tāds, nevis nepieņemams, bet grūti tāds, kas sagramojams. Man visu laiku tāds konflikts bija par to, kad man pietrūka ka es varu sarunāties savā valodā, kad visi saprot mani manā valodā un kad es visus citus saprotu. Un visi cilvēki ir tādi paši kā es, viņiem patīk tās pašas lietas, viņiem garšo tās pašas lietas, viņiem patīk iet uz tām pašām vietām un veids, kā viņi visu tā kā tusē un darās un ņemās un draudzējās. Tas ir daudz, šeit tas ir tā kā man vairāk, jo tur bija, tur savādāk, nav neteikt, ka tur ir kaut kas slikti, bet tas līdzīgi kā Lielbritānijā. Tie Austrāļi jau ir tie paši briti, tikai ar pelkšotiem staigā, nevis ar lietusargiem. Principā tas pats vien ir. Līdz ar to viņi ir tādi nedaudz asketiskāki, konservatīvāki un tādi neinteresantāki. Tādā ikdienas, tādā sociālā kaut kādā aspektā. Jā. Šodien, ja tev būtu jāizdara izvēles, kurien doties, tu joprojām braukt uz Austrāliju vai tu skatīties kaut kur uz citām pusēm? Tā kā no jauniem man būtu, ja mēs nebūtu bijis nekur? Ja tu nebūtu bijis Austrālijā. Es domāju, ka es brauktu noteikti, tāpēc, kad tas ir tāds kā piedzīvojums. Tas tā kā vienreiz dzīvē varbūt sanāk tāds trips, tāds adventures aizbraukt uz tik ilgu laiku prom vienam pašam tik tālu, uz kur vietu, kur tu nemaz nezini, kā tur īstenībā izstās. Tur viss savādāk, tur koki savādāki nekā šeit. Tur zāle nav tāda kā šeit. Tur vienkārši cita pasaule. Tas ir baigi interesanti, es domāju, tas ir vērtīgi. Es noteikti to vēlreiz tā kā darīju. Pat ja es zinātu, ka tas būs pagrūti, jo tas tik tālu un tā. Un es domāju, ka, jo Eiropa ir, kā mēs visi esam eiropieši, mēs zinām, kā tur ir un tas ir līdzīgi tā kā ir šeit. Tur nav tas kultūra šoks tāds. Respektīvi, var braukt uz kaut kādu Eiropas valsti un tur būs līdzīgi, un tu tur jutīsies tā kā komfortablāk, bet varbūt tas komforts nav tas, kas tev ir vajadzīgs tādā dzīves posmā, kad tu gribi kaut kādu piedzīvojumu. Varbūt, ka tieši tas šoks ir tas, kas ir forši. Vismaz īslaicīgi. Jā. Tu jau diezgan ilgu laiku darbojies kaut kādā Latvijas reklāmas industrijā. Kāda šobrīd ir tā situācija Latvijas reklāmā? Tev patīk, kas notiek? No tāda video entuziasta skatu punktu, no operatora skatu punktu. Kā jau operators nevarētu runāt par tādām lietām, jo operators ir operators, kā viņš izdara to, kas viņam jādara, un kāpēc lai viņš komentētu par reklāmu. Bet es nezinu, man ir šeit tā, ka man apnīk darīt vienu to pašu, un liela daļa no tiem reklāmas darbiem viņiem ir tādi diezgan vienveidīgi. Viņi ir tādi
tā kā mēs ejam lejā uz veikalu pēc garšīgiem gaļas salātiem bulciņus, jo mēs zinām, ka viņi vienmēr ir vienādi. Un tas nekas viņi ir okei, mēs tāpat viņus pērkam, bet vienā brīdī kaut kā gribās kaut ko tādu savādāku. Reklāma vienmēr tāda cīņa, it kā par to, ka gribās to kvalitāti, gribās kaut ko jaunu, un gribās to žanru kaut kā bīdīt uz priekšu, un vispār to visu to kraftu un mākslu un tehnisko kaut kādā veidā pat uztaisīt interesantāk, ne tā kā savādāk. Bet tā vienmēr ir cīņa, tāpēc, ka reklāmā jau ļoti reti, kad ir prasība pēc kaut kā tāda savādāka. Reklāmā ir vairāk tas drošais, tas pierastais, tas tradicionālais, jau darītais un saprotamais formāts. Un dažreiz tas nedaudz apnīk un tas tā kā nospiež, un tad vajag saņemties un atrast kaut kādu projektu ārpus reklāmas, kas atgriež to kaut kādu pozitīvo iedvesmas enerģiju. Jo reklāmā var diezgan ātri tā izdegt, darot visu laiku, jo ir baigās steiga, ir baigās ritms, temps un skriešana, un nav laika tā kā slīpēt lietas un baigi visu jādara tā riktīgi ātri. Tas dažreiz tev izdedzina tā, ka tev liekas, ka nav vairs spēka, tu vairs neko nevarēs nekad izdomāt un viss ir slikti. Bet tas par spārīgi. Bet es atkal aizpildēju no jautājuma prom, ne? Kāds bija jautājums? Jā, ir ok. Tu esi piedalījies arī kaut kādu īsfilmu un filmu veidošanā, uzņemšanā. Kā tas ir salīdzinājumā ar reklāmas uzņemšanu? Tas ir interesantāk, tas ir savādāk? Tas ir savādāk, tas ir tāpat kā savādāk kā ēst ābolus, savādāk un ēst šprotus ir savādāk. Tas ir savādāk. Tieši kā operators vai vispār kā viss tas experience kopumā? Droši vien kopumā. Ko tu labprātāk darītu, ja tev būtu pilnīgi brīva izvēle? Tu gribētu, visu mūžu filmēt filmas vai uzņemt filmas, vai tev labāk patīk darboties reklāmā, kad droši vien tā dinamika varbūt arī ir lielāka? Man patīk man patīk mainīt. Man patīk darīt gan to, bet visu tādā pēc iespējas labāk sabalansētākā daudzumā. Respektīvi, reklāma ir forši. Tā, kad viņa ir ļoti forša, tad, kad patrāpās viņa interesanti, un tas varbūt, vienreiz vai divreiz gadā. Bet ir tā, ka ne visi reklāmas projekti ir vienmuļi. Ir daudz interesanti, un tie ir tiešām vērtīgi tā, kad es pats no viņiem kaut ko jaunu iemācos. Un ar baigo entuziasmu metos tur iekšā. Bet vajag, nevar to darīt visu laiku, ir jādara kaut kas cits, jo darot kaut ko citu, tu kaut kā iemācies, es iemācos novērtēt tās citas lietas. Teiksim, ja reklāma tiek taisīta biežāk un nekas cits netiek taisīts, tad tā lieta, ko tu tik bieži vairs nedari, tā, kad tu viņu dabū darīt, tad viņa tev liekas daudz interesantāk. Vienkārši tāpēc, ka tev ir bijusi ilga pauze un tu neesi neko citu redzējis. Un tad tev ir tā kā svaigs skatījums, jo tu esi tā kā, gandrīz vai no jauna tajā iekšā. Un arī otrādāk, ja tu visu laiku filmē kaut kādus mākslas projektiņus vai kaut kādus, es nezinu, jebko, kas nav korporatīvs, tad tev atkal tas korporatīvais, tad viņš tev trāpās šķiet baigi interesants, jo tur ir atkal citi tie noteikumi. Un man tas triks ir vienmēr tā kā mēģināt lēkāt apkārt, jo tikai tādā veidā es varu saglabāt kaut kādu interesi par tām pašām lietām, vienkārši mēģinot darīt viņas pārmaiņas. Jā, bet es aizpildinu jautājumu. Par īsfilmām. Īsfilms ir tā, ka tas ritms, protams, lēnāks un tur citi noteikumi un jābūt citādam cilvēkam tajā filmēšanā un tajā projektā. Un viņi daudz ilgāk parasti iet tie projekti un par viņiem sāk domāt daudz ātrāk nekā par reklāmām. Viņi tādi lēnāk viss ir, un tas tā lēnā vārīšanās arī ir interesanti. Bet tā, ka tieši no tāda filmēšanas viedokļa man kā operatoram nav pārāk liela atšķirības. Tāpat strādāju ar to pašu schēmu, ar ko es strādāju visur. Vienkārši ir interesantāk, ka tas aizņem vairāk nekā vienu dienu, un interesantāk, ka ir jādomā tālāk uz priekšu, nevis tikai par tādiem maziem sekundžu kadriņiem, bet jādomā ir par tādu vairāk kopējo to paskatu un sajūtu un visu to. Kā tev šķiet, ja tu nebūtu nonācis līdz video lietām, tu strādātu ar kaut kādām IT lietām, vai tu būtu skatījies vēl kaut kur tālāk un darītu vēl kaut ko citu? Es mēģināju strādāt ar IT lietām. Tas man galīgi nesanāca. Tā, kad es nostrādāju kaut 3 mēnešus, un tad es tādu, fuck it, tā galīgi nevaru, tas nav priekš manī. Tas nav priekš manī, tas nav man. Bet es īstenībā,
tā, kad es vēl biju tajā skolā Austrālijā, es nezināju, ka es tā kā mēģināšu būt par operatoru. Es no sākuma gāju tā kā uz režiju un scenāriju rakstīšanu, ko es pirmos 2 gadus mācījos. Līdz ar to man vēl tad īsti nebija tā skaidrs. Nu, nebija tā, ka es gribu filmēt. Es zināju, ka es gribu filmēt, bet, zin kā, tajā filmēšanā ir tik daudz to dažādu to lietu, ko tu vari darīt. Visādos līmeņos, tehniskos, mazāk tehniskos, radošos, mazāk radošos, visādos. Un es tur tā taustījos apkārt, mēģināju saprast, kas tas ir, un tad beigās man tas inženierisms kaut kā izspiedās cauri, un es sapratu, ka man jāfilmē, jo man tas labāk sanāk, jo man patīk tur ņemties tur visām tām tehnikām un visām tām digitālajām lietām. Līdz ar to, jā, es nezinu, man grūti iedomāties, ka es varētu darīt kaut ko citu, jo atkal tā skatoties tā retrospektīvas apakaļ, kā es fočēju ilgi, līdz ar to man tas image makings, tā kadru taisīšana kaut kā jau ilgu laiku velkās pakaļ, līdz ar to tas ir tikai normāli, ka esmu tur, kur es esmu. Kā ir tāds termins profesionālais kretīnisms? Piemēram, kad tu aizies kinoteātri, tu vari izbaudīt filmu, vai tu meklē varbūt kaut kādas kļūdas, kas ir, nezinu, operatoru darbā vai citu iesaistīto darbā, vai tu vari tā pildībā nodoties filmas baudīšanai? Es domāju, ka es varu. Nav tā, ka es sēžu un pukojos tur. Dažreiz ir tā, ka pamanu kaut kādas lietas, ko normāls cilvēks tagad nepamanītu, ka deguna gals nav fokusā, tur tādā kadrā vai kaut kas tur, bet pārsvarā nē, es tā skatos filmu, tā kā ēdu karbonādi vienkārši, tu ņem to, kas ir un ļaujies tam, ko tas ar tevim dara. Nav tā, ka es baigi piečakarētos. Kā ir? Tev ir kaut kāda nozares profesionāli, kam tu apzināti seko līdzi un iedvesmojies vai Latvijā vai ārzemēs, kas tev liekas tādi absolūti paraugi tavā darbā? Nē, zin kā, viņi jau ir tik daudz to cilvēku. Nav tā, ka tu seko kādam vienam un ņem visu, ko viņš dara par kaut kādu mega piemēru. Tā nav, kā taču. To cilvēki ir daudz, un viņi visi, katrs viņiem savs tāds stils, un tad varbūt tev vienu brīdi patīk tāds stils, un tad tu vairāk, pievērš uzmanību tiem cilvēkiem, kas to stilu piekop, un tad tas mainās, kaut kas cits ir modē, un tad atkal skaties to. Nav tā, ka man būtu kaut kāds idols viens, kam es kaut kā pievērstu uzmanību. Par Latvijas pat nezinu. Latvijā jau ir pa lielam tādi, man liekas, 5 tādi operatori, kas strādā tādā, kas reklāmas filmē un filmas, kas tādā līmenī darbojās, un visi viņi ir labi un interesanti un tā. Bet nav tā, ka man skatītos un domātu, ka man pašpikot vajadzētu vai ko tādu. Kā ar blogošanu? Tu savulaik ļoti aktīvi blogoji, tev bija ļoti bieži raksti, gan pirms tu dzīvoji Austrālijā, gan atspoguļojot to, kas notikās Austrālijā. Pēdējā laikā tu diezgan klusē, un tad, kad parādās raksti, tad viņi ir bieži vien tādi dziļi specifiski par video lietām un tā tālāk. Tev neprasās atsākt blogot, vai nav laika, vai tas vienkārši kaut kā vairs nav aktuāli? Es nezinu, man liekas, tas kaut kā nav aktuāli, jo man tas aktuāli bija tad, kad man nebija tādas vides, kur izteikties, un kad man nebija tāda kanāla. Bija lietas, ko es gribēju teikt, vai ko es gribēju runāt, ko es gribēju rakstīt, un īsti nebija tās tā kā auditorijas, un nebija, kur to izlaist. Un tad tas blogs man kalpoja tā kā tāda vide, kur es to varu izdarīt. Bet tagad, kad es tik daudz strādāju un filmēju un visu kaut ko, man vairs nepietrūkst tās, man vairs nav tās sajūtas, ka man vajadzētu kaut ko dabūt ārā, jo es jau katru dienu dabūnu ārā lietas. Taisot visu kaut ko un filmējot un piedaloties savās lietās un projektos. Respektīvi, es ar tiem projektiem kaut kā, acīm redzot, piepildu to kaut kādu nepieciešamību pēc tās kaut kādas izteikšanās. Plus man arī mazāk laika ir, protams, kad no Austrālijā man bija daudz vairāk laika, un pirms Austrālijas man bija vēl vairāk laika. Un ja tev ir daudz laika, tu mēģini kaut kā sevi izklaidēt, un ja tu vari izklaidēt sevi rakstot kaut kādas lietas, tas ir tas, ko es darīju. Bet tagad man ir gan mazāk laika, gan vairs nav īpaši tāda. Tagad es kaut ko rakstu, tad es rakstu kaut kādas dusmas, un man gāž ārā kaut kādu žulti, kaut ko tādu. Tāpēc, ka tu esi tā kā priecīgs un viss ir kārtībā, tad ir forši, un ja tev ir kaut kāds niknums, un tad viņš tomēr tā kā prasās dabūties uz āru. Jā, es nezinu, man pēdējā laikā es domāju, man vajadzētu atsākt rakstīt, bet es nevaru neko no sevi izspiest ārā. Tas process jau nav tāds, kad tu apsēdies un ok, vai es tagad rakstīšu, jo man ir jāraksta.
Tu jau raksti tā, ka tev ir ko teikt. Ja nav ko teikt, tad ko tur mocīties? Labi, Reini, paldies par sarunu. Viss jau? Šķiet, ka būs arī viss, jā. Tik ātri? Jā. Okay. Paldies. Labi.